nepagāja pat mēnesis, kad mums jau piezvanīja, kam ir puisīts. Un tad mums jautāja, vai mēs gribam iepazīties ar šo bērnu. Mēs teicām, jā, mums atsūtīja ēpastu ar bērniņa dzīves aprakstu, veselības aprakstu, viņa izskata aprakstu un bildi. Un skatoties uz šo bildi, mēs bijām pārsteigti, un mums īsti nepatika tas bērns, kā viņš izskatās, un mums likās, ak, vai, ko lai dara. Un tad es vīram saku, patiesībā es bildēju, jā, mana profesionālā kamera, un tā bija vienkārši ļoti neveiksmīga bilde. Un es vīram saku, bet mums neko nemaksā vienkārši aizbraukt un paskatīties uz to bērnu. Mums nepatiks, tā ir, tev nav uzreiz jāsaka, ka mēs ņemam, jā, tu vienkārši vari iepazīties, ja tev nepatiks, ka tu vienkārši tad vienā brīdī pasaki, nē. Mēs aizbraucām, es atceros, ka mēs sākam runāt ar psihologu, un tad viņš saka, ok, tūlīt es atvadīšu jums puisīti. Un tad mēs sēžam tādā mazajā istabiņā, sākam nenormāli stresot, un liekas ārprāts, vai tas notiek ar mums tagad visus tos ap to laiku jau 8, 9 varētu būt gadi, kad mēs gaidījām šo brīdi, kad mūsu bērns ienāks ģimenē, un tagad ir tas brīdis, un mēs nezinām, kā būs, jā, kāda būs tā nākotne. Un tad viņš atveda mazu puisīti, blondiem matiem, un viņš ienāk istabā, un mēs ar vīru skatāmies viens uz otru. Tas puisītis sāk spēlēties, uz mums vispār neskatās, mēs viņu vispār svešinieki neinteresējam, viņš sāk spēlēties. Mēs turpinam runāt ar psihologu un skatāmies uz to bērnu, un tad paskatāmies viens uz otru un vienkārši pamājam. Tā, kad tajā brīdī nebija nekāds klikšķis, nebija nekāda lielā mīlestība, bet tā sajūta bija tāda, ka tas ir mūsu bērns. Mums nav vispār nekādas mīlestības, nav nekāds tāds, viņš ir tik mīlīgs vai kā. Nē, vienkārši mēs redzējām bērnu, kuram vajag vecākus. Un mēs esam tie vecāki, kuriem vajag bērnu.